Viktors Morosis pēc spēles pret Tānis Levādija, trener, tavs komentārs. Labvakar. Pirmkārt, paldies mūsu līdzjutējiem. Šodien lieliska atmosfēra, ļoti patikami. Izbaudījām to par spēli. Jā, grūta spēle, drusku pamainījām dažas situācijas, jo labāk sapratām pēc iepriekšējās spēles, ko gaidīt no pretinieka, kaut kādas situācijas adaptējamies viņiem, bet ne līdz galam viss strādāja, kā mēs gribējām, jo uz papīra tas ir viens, bet pamainot schēmu kaut kur, neskatoties uz to, ka spēlējām iepriekšējā sezonā līdzīgi. Varu teikt, ka līdzvērtīga tāda spēle, ņemot vērā, ka galvā sēdēja rezultāts, kaut gan mēs runājam par to, ka pirmajā puslaikā nedomāsim par to, un it kā redzējām, ka labs sākums bija. Galvenais, kā uzvarējām, tas ir vislabākais tagad šajā stadijā. Varēja būt neizšķirts un turpinātu, bet arī labi, ka ir punkti. Tādā veidā varu teikt, ka viss diezgan labi sanāca. Diemžēl savainojumi, bet skatīsimies, cik nopietni tas viss. Kāda tagad ir pirmā informācija par Herdiju, ko jūs sakat uz Finiju aizdarīt par Robertu? Ceru, ka Robertam nebūs nekas tāds nopietns, varbūt kādu laiku vajadzēs atjaunošanai, bet par Herdiju es pagaidām nezinu, kā viņš atgriezās no slimnīcas, bet vēl nerunāju ar ārstiem, varbūt drusku vēlāk mēs sapratīsim. Proti, vispār tā trauma pirmajā puslaikā ietekmēja maču turpinājumu. Šķita, ka vajadzēja vēl pēc tam atgūties emocionāli. Protams, ietekmēja, jo Herdi vispār šodien viņam bija ļoti svarīga loma. Viņš ir centrā aizsargs, un mēs zinām, ka ātrie spēlētāji viņi skries aiz muguram, un viņš saprata ļoti labi, ko darīt šajās situācijās, un bija gatavs tam. Arī spēlējot ar bumbu, bija svarīga loma. Tas ietekmē. Protams, Stūga viņam bija kaut kādas situācijas no sākuma, kad nebija viegli ienākt spēlē, tīpaši centrā aizsargām un tik svarīgai spēlē. Tas ir pašsaprotami. Kopumā jau otrajā puslaikā ir jāpaskatās video. Tā iespēja pretiniekam, kad bija 1-1 un Rašīt līdz galam nospēlēja, kas tur nebija pareizi, kas tur neieņēma pareizu pozīciju, kāpēc tas notika. Bet kopumā, jā, protams, Herdi ir pamatsastāva spēlētājs un bija tāds trauksmes zvāniņš pēc viņa savainojuma, ka nebūs viegli. Ko skaidro otrā puslaika sākumā, ka pretiniekiem bija pāris minūšu laikā 4 sitieni, kas tur neizdevās? Es domāju, ka tie sitieni vairāk bija kaut kādas situācijas, kad mēs zaudējām bumbu viņu laukuma pusē un drusku bijām atvērti, un arī pārtraukumā mēs par to nerunājam, ka mums ir kabatā tās rezultāts un mēs nevaram atvērties, bet pirms spēles mēs par to runājam, bet kaut kur es arī sapratu, ka nevaram tā turpināt, jo tā ir bīstami, un drusku paprasījām dažus spēlētājus, lai viņi būtu tās pozīcijas, lai neļautu tik viegli tikt pie mūsu vārtiem.
5-3-2 schēma domāju arī pirms pirmās spēles, vai tieši tā spēle parādīja to ceļu, kā uzspēr šo godu? Mēs gatavojam pirms pirmās spēles citu schēmu, kā mēs arī spēlējam, bet ne līdz galam mums izdevās dažas situācijas, jo vienkārši spēlētāji viņi ir netendēti uz to, lai mums būtu tās. Ne visi spēlētāji ir tendēti uz to, lai presingotu, lai tās strādātu. Un tāpēc mēs gribējam drusku atvieglot viņu pozīcijas, viņu lēmumus, un tieši tāpēc mēs izvēlējāmies to. Kā Dāvnikādam sanāk presingā šobrīd? Viņam jāpielāgojas. Kas? Kā Dāvnikādam sanāk presingā šobrīd? Arī droši vien jāpielāgojas. Jā, Davis, viņam nebija tādi sarežģīti uzdevumi, bet viņš ir tāds spēlētājs, kurš prot to darīt, un tāpēc mēs redzējām to arī iepriekšējā spēlē, un tāpēc mēs izvēlējāmies viņu, jo viņš deva mums drusku tādas enerģijas tur, un tas, domāju, ka šodien viņš attaisnoja to izvēli un nospēlēja diezgan kvalitatīvi. Lašu nomainīt, tur vairāk nogurums sakrājās vietējā nelaidās savainājumā? Nē, tas ir viens no savainājumiem, par kuriem es runāju. Nezinu, cik nopietni, bet bija kaut kāds kontakts, un viņš pagaidām pats nesaprot, cik tas ir nopietni. Domāju, ka tikai pēc rīt vai pēc pāris dienām sapratīsim. Malās šitā galvenais tiesnesis pārāk daudz tev igātiem doties šādos kontaktos, varbūt nesoda viņus, kā tev arī šitā nešķita? Nē, man tā nešķita. Es tā protams, ka spēles laika uz emocijām tu vari būt neapmierināts ar kaut ko, bet kopumā es nedomāju, ka viņš bija tāda šodien atslēgas kaut kāda figūra. Ātri gūtie vārti, kas netika ieskaitīti, vai jūs ietekmē kaut kā to dinamiku spēlētāju? Grūti teikt. Vienmēr patīkami iesist, un kaut kāda spriedze var noiet, un arī varam būt vairāk tādi pārliecināti kaut kādas situācijas. Nevaru atbildēt, vai tas ietekmēja, bet gribētos vienkārši, lai tie vārti būtu ieskaitīti, bet ko darīt? Ir var, viss ir skaidrs. Kaut kā tā epizode bija, ja jūs redzējat, kaut kāda drusku nevis smieklīga, bet bija aizmugurē, es sapratu, bet virzījās Laša tā situācija pie mūsu vārtiem. Bet kā ir, tā ir, jā. Nezinu, varbūt, ja mēs zaudētu, es dziedātu šeit citādāk. Nevaru arī teikt, kā tas ietekmē manu garastāvokli. Paši vārti iedeva to atvieglojumu, vai vēl tobrīd saprati, ka +2 panās? Nē, bija atvieglojums, bet sapratu, ka nav tā, ka viss ir beidzies. Nebija nekāda neatslābinājumies. Un arī spēlētājiem uzreiz teicu, ka viss turpinās un jāturpina tā jāspēlē, bet arī var būt situācijas, kad ir jāstrādā aizsardzība un jācieš arī. Maričam divi ļoti augstas klases atvērījumi. Vispār pastāstīt cīkāk par viņu, par stilistiku, kas ir tās stiprās vājās puses, gārdarbībā, komunikācijā un tā tālāk. Vai šajā spēlē redzēja, ieraudzīja, redzot, ir atrast tas īstais vārds tiešām? Man grūti teikt par viņa īpašībām, bet kopumā, ko es redzu, viņš ir ļoti kvalitatīvs vārdsargs. Un ko tas nozīmē, ka gan spēlējot
varturāmi, gan spēlējot izgājienos, gan spēlējot ar kājām. Viņš ir ļoti kvalitatīvs. Kopumā mēs varam teikt, ka tagad esam ļoti apmierināti ar viņa sniegumu, un tiešām šodien viņš bija viena no galvenajām figūrām. Vai viņš kā Fabio Duā, Pavlo Steinbors, tāds emocionāls, arī ģērbtuvēs, vai tomēr viņš tāds mierīgāk tipa? Viņš ir ļoti mierīgs, viņš ir vairāk tāds kā Černi mums bija, ja jūs atceraties par raksturu. Ļoti nopietns, tāds mierīgs, bet treniņos drusku jau citādāk spēles arī tāds, kā vajag būt. Par Rašīdu var uzprasīt atkarībā no schēmas, no pretiniekiem, tiek rotēts gan centra pusargi, centra aizsargi, malajā aizsargi. Kur tu redzi, kas ir viņa tā labākā pozīcija, kur viņš var savu karjeru uztaisīt, kas ir viņa, teiksim, tā efektīvākā loma, kā viņš var pildīt? Es domāju, ka viņš gan centra pusarga pozīcija, gan kā centra aizsargā, kad mēs spēlējam ar 3 centra aizsargiem, viņš ir tāds vienādi kvalitatīvs. Ja mums būtu 2 Rašīdi, tad viņi šodien abi spēlētu. Jā, labvakar tad, BalticFootballNews.com. Levadi seemed to deploy high midfield press when in possession, which left their defensive midfield area highly exposed. Why weren't you able to take greater advantage of this? Your English is very good. I didn't understand everything. So basically, they put on when in possession, they press you very much, which left their defensive spaces open. So more open spaces for you when you're attacking. So why weren't you able to expose them more in these counterattacks and when in possession? So we can play with the ball. Yeah, we know our roles, our positions. But in some situations, it's difficult to play when opponents with big amount of the players, they come close and they become more risk. We had planned for that. We used also sometimes long balls for Darko because we had 2 strikers and 2 midfielders who were ready to pick up these second balls. And on the situations when we were under pressure and didn't have opportunity to switch how we plan, we use it, and really it worked. But in some moments we cannot create these chances always. Yeah, sometimes it happens, sometimes not. No, and today also it happened. I think it really worked enough good, because we really had these moments when Yanis or Davis they were with the face on opposite half and with the speed on free space. So we have to be ready for everything. Of course, we want to control the ball, but sometimes on some situations we must have plan B, and today it worked enough good. But also these moments when we had opportunities to switch for the players in wide positions, they really, especially Lasha, they did a good job. Ik pa laikam gadu gaitā gadās dzirdēt idejas par Baltijas līgas izveidošanu. Vai jūs prāt šādi veidi pretinieks dotu jūsu komandai, cik daudz varbūt dotu un vai dotu kaut ko rītdienā spēlēt sezonas? Godīgi sakot, es nezinu, kā to iespējams izdarīt, bet kopumā, protams, spēlēt pret stipriem pretiniekiem, manuprāt, Livadi ir ļoti laba komanda, un es fanošu par viņiem, lai viņi tiktu grupu turnīra, un var teikt, ka ja būtu vairāk šāda tipa spēļu, es domāju, ka visi progresētu, un tas varbūt būtu interesanti, bet es nezinu, kā tas iespējams organizēt, bet ļoti daudz vairāk būtu tādu spēļu,
sarežģītu, un kā tā bija šodien, pagājušajā nedēļā.